Sveicināti arī jums, Vita Solo, personīgās izaugsmes un biznesa kočs. Un tātad šodien pastāstīšu jums par programmām, kas attur jūs no naudas pelnīšanas. Un tas ir ļoti svarīgi ieraudzīt, atpazīt un mainīt. Un noteikti saglabājiet šo video, pārsūtiet arī citiem, lai var sākt ar tām strādāt un maksimāli virzīties uz saviem mērķiem. Un attiecīgi tas, kas ir jāsaprot, ka visas mūsu programmas dzīvo mūsu prātā, dzīvo mūsu iekšēnē, mūsu zemapziņā, ja? Tas ir uzkrājušies gadu gaitā un tā tālāk, ja? un mēs viņus varam mainīt tikai tad, kad mēs viņus atpazīstam. Ātrākais veids, kā atpazīt savas programmas, ir caur balsi, caur valodu, caur vārdiem, ko mēs runājam. Ja? Tātad tas, kā tu runā, veido to, kā tu dzīvo. Tāpēc uzdevums numur 1, kas ir jāievieš savā dzīvē, lai attīstītu savu apzinātību un atpazītu programmas, kas ir tevī, ir vērot, klausīties savu valodu, sadzirdēt, ko es runāju un kā tas veido manu realitāti. Tātad kādas programmas dzīvo manī, es dzirdu caur manu balsi, tu dzirdi caur savu balsi un tā tālāk. Un tātad, kā tas izklausīsies, kā atpazīt savas programmas, kuras nebūs produktīvas. Un skaties video līdz galam, jo, protams, es arī pateikšu, kādas būs šīs te produktīvās programmas, kuras ieviest savā dzīvē, kuras mainīt savā runā pirmām kārtām, lai caur to programmētu savu prātu uz pārmaiņām un tā tad notiktu arī tās tavā dzīvē. Attiecīgi, tie ir darbības vārdi, ko mēs lietojam. Tātad tieši darbības vārdi, ko tu izmanto, parāda, kādas rīcības tu veic un kādas rīcības tu dari. Ja? Došu konkrētu piemēru. Tātad, es mēģinu. Es katru dienu mēģinu nopelnīt, izdarīt vairāk, kaut ko tur darīt savā blogā, savos sociālajos tīklos, savā tur biznesā un tā tālāk. Es katru dienu mēģinu kaut ko izdarīt. Ja? Mēģinu. Ja es šobrīd mēģinātu ar jums runāt, es varētu mēģināt un varbūt aizmirst ieslēgt kameru, mēģināt un runāt kaut kur aiz stūra un telefonu turēt citā vietā. Es varētu mēģināt kaut ko teikt, bet jau 158. reizi man tas nesanāktu, un tad es atkal pārrakstītu. Tas, ko es daru, es daru. Es ierakstu video, es runāju, es nododu informāciju, es dalos zināšanās. Šobrīd šeit, šajā video. Nevis mēģinu to ierakstīt, mēģinu to izveidot un pēc tam mēģināšu to ielādēt YouTube. Ja? Tātad konkrēta rīcība un konkrēta darbība. Es vienmēr ierakstu video no pirmās reizes. Man nav laika domāt, analizēt, atkal rīcība, darbība. Es domāju, es analizēju, es apsveru iespējas, idejas. Ja? Es nesaku, ka nevajag domāt. Arī domāt vajag, bet cik daudz laika tu velti šai darbībai. Ja? Vai arī es pieņemu lēmumus. Es rīkojos, es izpildu, es izvietoju video. Es piesaistu klientus, es saņemu naudu, es pelnu, es daru, es uzkrāju, es investēju, es sadarbojos. Un tā tālāk. Tie ir darbības vārdi, ko tu izmanto reālām, konkrētām rīcībām un darbībām. Es zvanu klientiem, es runāju ar klientiem, es veicu darījumus, es sagatavoju līgumus, parakstu līgumus un tā tālāk. Un viss pārējais. Pieņemu darbiniekus.
maksāju algas un bla, bla, bla. Viss, ko tu dari. Ja? Tātad katru dienu piecelties un domāt, kas ir tās darbības, tās rīcības, ko tu vēlies veikt, nevis mēģināt veikt. Ja? Nevis mēģināt veikt, bet ko tu reāli dari, izdarīsi šodien, konkrēti ieviesīsi savā dzīvē, lai mainītu savu realitāti. Tad, kad tu sāc mainīt savu valodu, gan par to, ko tu dari, gan par to, ko tu darīsi, gan par to, ko tu darīji, ja? Tātad par to visu. Skaties, kādus darbības vārdus tu izmanto. Tiklīdz tu saki, es šaubos par sevi, vai man izdosies. Es šaubos par šo projektu. Es šaubos par šo sadarbību. Tu automātiski izgāzies. Jo tu jau savā prātā ieliec programmu, ka tev var neizdoties. Tāpēc tajā brīdī, kad tu pieņem lēmumu, tas var būt arī, es neticu, ka šis darbosies, un novelc robežu un pasaki nē, lai saglabātu savu slavu, savu reputāciju, savu enerģiju, savas arī finanses, laiku un visu vispārējo, ja? Tad tas ir ok. Tur ir konkrēts lēmums. Es atsaku klientam, pieņemsim. Ja? Vai arī, ok, es daru. Es pieņēmu lēmumu, es rīkojos, es daru. Es darīšu maksimāli labāko, ko es varu izdarīt. Tātad konkrēta rīcība, konkrēta darbība. Kas jau liek tev rīkoties savādāk, jo tiklīdz tu esi šaubās, tiklīdz tu esi mēģināšanā, tā ir nepārliecība par sevi, par projektu, par klientu, par sadarbību un visu pārējo. Automātiski tava programma tevi ved uz to, ka neizdodās. Tāpēc, kā programmēt savu domāšanu uz to, lai tev izdotos, uz to, lai tu veiksmīgi darbotos, uz to, lai tu pelnītu un viss tev ietu uz priekšu tā, kā tu vēlies, kur viss sākas tevī un tavā domāšanā. Izlem šodien jau saraksti priekš sevis un turi katru dienu savu acu priekšā tos darbības vārdus, kas tavā dzīvē šobrīd ir visaktuālākie. Es daru, es strādāju, es pieņemu lēmumus, es pārdodu, es pelnu, es pieņemu, es prasu, es saņemu, ja? Un tā tālāk, ko tu vēlies izmantot. Katram tas var būt kaut kas cits, bet idejiski. Tātad es izvietoju, es publicēju, es sadarbojos, es meklēju, es uzrunāju, es zvanu un viss pārējais. Šie darbības vārdi, kas būs saistīti ar tavu darbu, ar tavu karjeru, ar tavām finansēm. Kas ir šie te darbības vārdi? Pēc tam jau tu vari iet tālāk un sākt skaitīt, cik daudz no tā visu tu šodien izdarīji. Cik video ierakstīji, cik video publicēji, cik e-pastus aizsūtīji, cik zvanus veici, cik līgumus noslēdzi, cik naudas saņēmi un visu pārējo. Ja? Tātad jau uzskaitīt, sekot tam līdzi un skatīties, kā tas viss darbojās tavā dzīvē. Bet tikai tad, kad tu saproti, ko konkrēti tev ir jādara, ko tu vēlies darīt un kas tev vedīs uz tev vēlamajiem rezultātiem. Tāpēc maini savu valodu, lai mainītu savu domāšanu un programmētu sevi uz jauniem rezultātiem. Piesako manam profilam, atstāj laiku un, ja ir nepieciešama individuāla palīdzība, mentorings, tad droši raksti man privātu ziņu. Priecāšos palīdzēt tavos nākamajos sasniegumos.